Viss ir labi, bet rosulīti nevar vakarā arī. Pati maksāja, pati liku mutītē. Grēka, kurā krist, jo ir grēks neredzams, kā tu viņā var iekrist. Rīga ir pāršalts tāds kā brasēriju bums. Es varu tā var. Tad vari. Tie nav maratoni, kurā stāsta, ka sviests un maize ir sviestmaize. Es negribu lielīties. Ar ko es gribu tevi iedvesmot, ko es varētu stāstīt studentiem, ko es gribētu, ka man 20 gados pasaka, ja es tagad būtu studenti. Ej ar vīru, ar bagātiem draugiem. Čau, labdien visiem, kas skatās, kā es, un īpaši mīļš labdien visiem tiem, kas jau 3. reizi ir gaidījuši pirmdien, lai skatītos podkāstu normāliem cilvēkiem kopā ar mani, Kristīnu Stakaru. Es gribu teikt tiešām labdien visiem, bet izņemot tos, kas piedalīsies Venēcijas Bienālē kopā ar brālēnu, kurš slepkavo tavus citus brālēnus, jo tāpēc, ka tev ir jauns tēkrekliņš un tev liekas, ka tu parādīsi savu jauno tēkrekliņu un tāpēc brālēns, kurš slepkava sapratīs kaut ko. Nē, tā nebūs. Tāpēc tiešām labdien pilnīgi visiem izņemot tos. Tāpēc sāksim un ķersimies, vērsim pie ragiem. Par ko es šodien runāšu? Es runāšu par Leļu teātru Pifu, es runāšu par 2 izstādēm, es runāšu par tādu sociālo fenomenu, kā tāda randiņa pieaugušā vecumā ar cilvēkiem, kur tev vienkārši patīk un ar kuriem tev ir vienādas kopīgas intereses. Es runāšu, kā es domāju, es runāšu, kā es ēdu, un es esmu bijusi tiešām 4 lieliskās, trendīgās vietās, kas cirkulē un uzbudina ar savām skaistajām, uzbudina ar savām skaistajām ēdienu bildēm mūs visus. Un es esmu bijusi tādās 4 vietās, diezgan jaunās, un iedošu savu godīgu review, jo, zin kā, pati maksāja, pati liku mutītē un pati izstāstīšu, vai ir ēdams, vai nav. Tā kā baidāties, ja redzat mani uz savu sliekšņu, kad es taisos ēst pie jums. Jā, un ko es vēl stāstīšu, protams, būs kultūras sūklis. Protams, un kultūras sūklī, kā jau es teicu, par 2 izstādēm, par foršāko lietu manā makā, kas ir man, un visticamāk tev nav, bet ja tev ir, tad mēs esam draugi uz mūžu. Un, protams, par Martas Grigalas jauno albumu, jeb plati, kuru vari noklausīties uzreiz pēc šī podkāsta, jo ar šo podkāstu sākas tava nedēļa. Es šonadēļ aizdomājos par to, cik foršas ir tādas attiecības, kas ir nodibinātas tādā pieaugušā vecumā, ka tevi saista kopīgas intereses, aizraušanās, kaut kāds profesionālais ceļš vai kaut kāda mērķtiecība uz kaut kādiem konkrētiem mērķiem tavā dzīvē, un it sevišķi tās būtiskas tās draudzības ir starp cilvēkiem, kas ir kaut kur vientuļi savā profesijā. Piemēram, es esmu ļoti vientuļi savā pagrabā un rakstu viena pati iekšā šo podkāstu, vai izdod viena pati grāmatu, vai viena pati kaut ko domāju. Un tāpat arī ar mūziķiem un māksliniekiem, kas, piemēram, rāda kaut kādu savu produktu, savu lietu, un kaut kur brīžiem jūtas demotivēti vai pazuduši tulkojumā, jo apkārt jebkurai lietai, ko tu dari mūsdienās, nāk tik daudzas lietas, kā piemēram sociālie tīkli, prezentācijas pasākumi, mēdīju attiecības, kā to visu palaist, kā parādīties, kā būt īstam, bet arī derēt tiem sociāliem tīkliem. Tad es aizdomājos par tām attiecībām un kā tās veidot. Un es šajā nedēļā tikos ar 3 brīnišķīgām dāmām un ar dažām tikos jau arī iepriekš. Un sapratu, ka es gribu kopt profesionālās draudzības. Tas nozīmē to, ka, piemēram, iedošu jums piemēru, bija 21. janvārs, ārā sniegs, visu laiku ir -20 grādi, jau bezgalīgo dienu, un atnāk pie manis Marta Grigala, mēs padzeram kafiju, teju, parunājam par mūsu profesionālām darbībām, viņa man pastāsta par savu albumu un tā tapšanas procesu, un to, kā viņa braukā uz Londonu, es viņai pastāstu, kā man ir klājies ar māmiņu dzeju, starp citu grāmatas vēl nopērkams. Un tad viņa man uzliek savu jaunāko dziesmu. Un saka, tā kā es nezinu, ko vispār darīt ar to albumu, kā man viņu izlaist, kā man viņu laist dzīvē. Un mēs sākam par to runāt, es klausos viņas dziesmu, un man iešaujas prātā vienkārši tāda brīnišķīga doma. Tā kā es esmu producents, tad man visādas lietas producējas galvā vienkārši bez maksas tāpat. Un ja tas notiek, tad tas ir forši. Un es Martai saku, taisi šo prezentāciju Padel klubā, Padel spēles vietā, tepat Mārupē, tur, kur tu dzīvo, jo Padels ir kļuvis par tādu kā mūsdienu popsu. Un Marta dzied brīnišķīgu popmūziku, raksta, rada, un tas kaut kā viss iet kopā. Un tad es biju aizdītajā nedēļā uz viņas albumu prezentāciju, Padel kortos, un tur es domāju ārprāts. Un tāda maza zīpšņa no vienas sarunas, vienkārši iedzeram kafiju. Tas viss materializējas kaut kādā foršā, skaistā materiālā,
matērijā, neaizmirstamā vakarā un pieredzē vairākiem desmitiem cilvēku un varbūt paliek uz mūžiem, jo mēs spēlējām padel tenisu, mēs forši parunājāmies, viņa atskaņoja savas jaunākās dziesmas, tā kā es tev noteikti iesaku noklausīties. Ja tu vēl neesi dzirdējis Martas Grigals mūziku vai neesi vēl paspējis, tad noteikti es ielikšu arī linku paklausies Martas jauno plati Wrong Woman According to the Rule Book. Un tad runājot par dažādiem noteikumiem un likumiem dzīvē, es domāju, man jāiet kaut kā dzīvē kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mana dvēsele dzied, rezonē, ar kuriem saskan arī manas intereses, nevis kaut kādas draudzības, jāliek uz pleciem līdzi un jāvēl tur bezgalīgi ilgi. Jā, šīs manas, kā es domāju, daļa ir arī par to, ka dažas draudzības beidzas un tev vienkārši ir jāmāka veidot pieaugušā vecumā jaunas draudzības un kādreiz ir jābūt kaut kur drosmīgam. Tad, es saņēmos drosmi un vienā vakarā uzrakstīju mākslas zinātniece Elīnai Sproģei, kuru es ļoti augstu vērtēju. Tieši kultūras jomā viņai tiešām brīnišķīgi sasniegumi, viņa vairāk katalogu autori, viņa ir mākslas kuratore. Viņas vienas no zināmākajām izstādēm ir, piemēram, snīkeru izstāde 23. gadā bija Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, un pagājušajā gadā viņai bija viņa kūrēja Flēras Birmanes mākslinieces izstādi, un es viņu satieku pastarpināt dažādos pasākumos, bet vienmēr, kad es viņu satieku, man patīk ar viņu parunāt par mākslu, un tad es domāju, ar ko vislabāk aiziet uz muzeju un uz kādu mākslas izstādi, ja ne ar mākslas zinātnieci, un tāpēc es uzaicināju viņu. Mēs brīnišķīgi pavadījām pusotru stundu un tiešām runājām par mākslu un izklaidējām vienu otru ar dažādām piezīmēm, dažādiem novērojumiem par konkrētiem mākslas darbiem un tā tālāk. Par to vairāk pastāstīšu kultūras sūklī. Un vēl viena brīnišķīga tikšanās man bija aizdītajā nedēļā ar Aigu Veckalni. Viņai ir tāds konts pieturzīmes. Es noteikti iesaku piesakot, ja tev patīk valoda un valodas izaicinājums un vispār domāt un rakstīt. Varbūt tu domā arī izdot savu grāmatu. Un Aiga Veckalni man uzaicināja nolasīt lekciju Paula Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes studentiem angļu valodā par sociālajiem mēdījiem. Un tas bija brīnišķīgs izaicinājums. Es kādā vakarā sēdēju līdz vēlai naktī un domāju, ko es varētu stāstīt studentiem, ko es gribētu, ka man 20 gados pasaka, ja es tagad būtu students un bērns. Bērns, kas vairs nav bērns. Un tad es sapratu, es viņiem vienkārši teiktu, delete your social media. Tieši tā. Vai arī izmanto sociālos mēdījus, lai būtu īsti, būtu patiesi un nesu sociālu labumu apkārt sabiedrībai. Un tas ir tas īstenībā, ko es cenšos darīt ar šo podcastu. Tu vēl nesaproti, kāpēc tu tik ilgi klausies, nesaprati, kāds labums tavai dzīvei. Tad es domāju, ka tu jau esi padomājis, kurus 2-3 cilvēkus vai 1 cilvēku tu gribētu uzaicināt uz randiņu, ar kur tev bijis foršs mečs, bet liekas tā kā ļoti jocīgi rakstīt. Tā kā, ja nākamajā nedēļā tev sāk ripot iekšā visādi jocīgi piedāvājumi satikties kafiju teju, Thank me, jeb kā es. Mēs ejam tālāk, un mēs iesim tālāk ar vēl vienu novērojumu, kas man bija pagājušajā nedēļā. Es pieķēru sevi sabesamies. Ja? Sabesīties, tāds jauns foršs vārds, sabesīties. Un es sabesījos par to, ka es veltu tik nenormāli daudz laika savam ķermenim. Ja? Es eju tur uz tām procedūrām, es eju uz sporta zāli, es eju uz tenisu. Es eju uz reformeru pildēm, kur es tik man puse dzīves, puse menedžmenta paiet nodarbojoties ar sportu. Un tas ir vienkārši nenormāli. Tā kā ilgi laikietilpīgi, un ja nedod Dievs, tev vajag pie frīziera uz manikīru vēl kaut ko, tad tev vienkārši vispār nav laika, kad strādāt. Tāpēc arī nestrādāju. Bet es nekad neesmu tik labi izskatīsies kā tagad. Ar ko es negribu lielīties? Ar ko es gribu tevi iedvesmot? Neskaut un neaprunā un nekomentē tās dāmas, kas sociālos tīklos izliek savus presītes, savus dibenus vai vēl kaut kādas ķermeņa daļas. Tu nevari iedomāties, cik daudz stundas, laika un konstantas darbības katru dienu prasa apmeklēt sporta zāli, katru dienu prasa spēku pretoties savam kārdinājumam, bāzt iekšā cukuru mutē un tā tālāk un tā joprojām. Un te mēs esam nonākuši līdz sadaļai, kā es ēdu. Ja tu vēl neesi pieteicies, piemēram, Kristiānas Lasmanas uztura maratonam un presīšu ieteikumu un sporta zāļu ieteikumu un recepšu ieteikumu, Burzmā neesi iekļuvis arī pie kāda cita brīnišķīga šo maratonu veidotāja, neuztraucies. Arī tu vari atrast spēku sevī to darīt un sākt katru dienu, bet ir dāmas, kurām ļoti svarīgi ir tā community sajūta, un arī man tā ir bijis, ka man ļoti svarīgi ir maksāt kādam, ja? Un vislabāk man strādā priekšapmaksas kaut kāda treniņa, kuras nekad mūžā neatgūšu naudu, ja es neaiziešu uz treniņu. Saprotu, tu maksā kādam, lai nebūtu tik nenovīdīgs pret sevi un nesāktu no rīta cukuru, ja?
Vienkārši tev jāsaprot, ka tev jāpēta tā viena ola, tas viens salātiņš, tā viena rismaizīte, un tev pilnīgi pietiks tavai dzīvei. Un ja tev apkārt ir tāds communities, kurš dara to pašu un cīnās ar tiem pašiem izaicinājumiem, neiedzert vīnu, nepārēsties, sportot un darīt visu to pašu, tas ļoti iedrošina un ļoti motivē tevi darboties. Jo reizēm ir jāsamaksā, nezinu, tur 79 €, lai vienkārši tev pats uzsistu pa nagiem, kad tu sniedzies jau pēc kārtējā šokolādes gabaliņa, ko tev dod manikīra salonā, un tu tā kā, ok, samaksāji 79 € par to maratonu, es šito taču nelikšu savā mutē. Pām, noliec. Tie nav maratoni, kurā stāsta, ka sviests un maize ir sviestmaizīte. Nē, gluži otrādi. Tā community sajūta iedod tev tādu nelielu atspērienu. To es gribēju pieminēt. Bet jā, runājot par ēšanu, un tagad tev gribas riktīgi noēsties, ir jāiet uz labām vietām. Ja? Un Rīga ir pāršalts tāds kā brasēriju bums. Visas tagad ir brasērijas. Ja? Nav kafēnītes, nav restorāna, vienkārši viss ir brasērijas. Un tad es domāju, papētīšu, kas ir brasērija, kāpēc visi izmanto to vārdu. Brasērija ir franču iedvesmots tāds koncepts starp bistro un restorānu. Tas ir kvalitatīvs ēdiens, nepiesta atmosfēra un tāds dzīvīgs ritms. Protams, tās ir arī restorāna līmeņa garšas, bet nav tās liekās pompozitātes, varbūt nav tur tas galdaudz, tur baltais un tā sudraba dakšiņa. Tā ir arī tāda sezonāla un ļoti saprotama uztverama ēdienkarte. Tā kā klasika un modernisms vienā vietā. Sākšu es ar kafejnīcu, bet brasēriju. Sākšu es ar brasēriju Madame May, kas atrodas Triangle of Sadness, ja es nezinu, es to vietu tā iesaucu pirms dažiem gadiem, ja tur bija tie bāri un visādas tās kustības un tie cilvēki un sēž tur visi. Nav svarīgi. Madame May atrodas Antonijas ielas, tas ir brīnišķīgs interjers pirmām kārtām, kas uzreiz vienkārši iedūrās man acīs, tādas skaistas koka līnijas, tīrība, ārkārtīgi forša apkalpošana, ļoti viesmīlīga vieta, un tiešām es gribu tai vietai uzreiz iedot tā kā atzīmi 10 no 10, pirms jūs vispār esat redzējuši, ko es ēdu. Labi, skatieties, ko es ēdu. Okay. Tas vienmēr par dzīvi eju, man viss izdodas. Paskatieties, ļoti labi. Tur ir fozupiņa, tur ir dažādas uzkodiņas, tur ir springrolīši. Šis restorāns pieder tai ģimenei, kur ir Catch, Mimoza un Snatch. Tie ir visi mani mīļākie restorāni. Tur dažādas mazas uzkodas un ēdieni. Tas mans mīļākais koncepts, kā ēst, ka tev ir daudz mazu šķīvīšu, un tu ar visiem kopā ēd un šēro, un dienas beigās neviens nezina, kurš apēdis vairāk, kurš mazāk. Bet visi maksā uz vienādās daļās. Tieši tā. Un ļoti skaidrs ēdiens, sabalansētas tādas garšas, nekas nav pārspīlēts, man tiešām ļoti, ļoti garšoja. Tā kā lieku 10, ja? Ejiet uz Madame May. Vēl viena vieta, kas man ļoti patīk, ir Maijas brasērija. Tā atrodas Āgenskalnā. Man ļoti patīk nosaukums Maijas brasērija. Mana omīte bija Maija. Un tāpēc tas man liekas ļoti mīļi un sirsnīgi. Un Āgenskalnā atrodas tā pretī labajam puķu veikalam. Vismaz kādreiz tas bija labs. Es nezinu, vai tas ir labs, jo es tur sen neesmu pirkusi puķes. Un mēs bijām divatā. Mēs pasūtījām pusi no ēdienkartes. Šausmas, Andrija. Lūdzu, paskatieties, ko mēs ēdām. Gan bija steiks, gan bija pīle, gan bija kartupelīši, gan bija pasteite. Pasteitei jābūt ir vienmēr. Viss bija un viss bija super labā līmenī. Viņiem esot vēl pagrabs un arī kokteļi, un tos mēs nenobaudījām, bet izcili vieta pusdienām, tavam suprīgam randiņam piekdienā. Es tiešām neko sliktu nevaru pateikt. Nav kur piesieties. Arī apkalpoja jauki, neuzbāzās, un cenas bija ļoti adekvātas. Abās vietās tāds sets, kur tu visu kaut ko pasūti un padala ar visiem. Abās vietās tas rēķins bija ap 60 €, jo es zinu, ka tu domā, jā, tu noteikti maksā miljonu. Nē, nebija miljons, bija normāli. Bija ciešam uz 260 €. Nav lēti, bet ej taču ar kādu kopā kādā svinīgā dienā vai vienkārši ej ar vīru vai bagātiem draugiem. Ātrai paēšanai, Gut Food, arī jauna koncepta vieta. Sadaļa, kurā mēs runāsim arī par ēšanu. Tā ir man labākā draudzene Liena. Visi mani followeri jau zina to. Mēs atnācām uz jaunu brokastu vietu Gut Food un būs arī ēdienu apskats. Liec mutē, saka. Liec mutē un saka, ko tu man ielika mutē? Ko kāds redzīgs? Pārsteigums. Atrodas arī uz tās pašas Antonijas ielas, jaunajā Magdalēnu kvartālā. Ļoti demokrātiska vide, asketisks interjers, kā mums latviešiem patīk. Nedod Dievs, kaut kas būs pa daudz. Tava mikrobioma salutēs, jo ēdienkarte ir radījusi uzturu speciālisti, uzturu zinātniece Silvija Ābele un Dzintars Kristovskis, brīnišķīgais šefpavārs. Jā, tas pats superstārs. Viņš ir izstrādājis ēdienkarti, ir tāda tā kā bowl tipa ēdieni. To ēd, piemēram, vai tā ir vistas bļoda, vai tā ir laša bļoda, vai tā ir lielopu bļoda. Bija nenormāli garšīgi, ļoti labi. Es gan neredzēju, vai ir saldie un kafija, bet varbūt labi, ka es neredzēju saldos, tad nebija grēka, kurā krist, jo ir
grēks neredzams, tad kā tu viņā var iekrist. Nu, lūk, un pēdējā vieta, ko es gribu pieminēt savā kā es ēdu apskatā, pirmajā kā es ēdu apskatā, jo es turpināšu ēst un turpināšu jums par to stāstīt, ir Better Bread brokastu vieta Rūpniecības ielā, un es biju vakar tur, un es iegāju tur vakar, un man pie katra galdiņa sēdēja kāds pazīstams, piemēram, tur Anna Panna, Vika Anisko, labi, es nesaukšu visu, kas tur sēdēja, jo varbūt kādam nebija jāsēž kopā. Es jau neesmu nekāda gossip girl, bet, man var sanākt. Bija ļoti garšīgi, bija izcila apkalpošana, tiešām arī samērīgas cenas, mēs uz 2 samaksājām 26 eiro, varbūt tāpēc, ka es nedzēru kafiju, jo kafija ir nenormāli dārga, es dzēru ūdeni. Vienkārši dzeriet ūdeni un ēdiet uz Urāli, uz Vēlu paraušanu, visas šīs 4 vietas augsti rekomendēju, Rīga ir vienkārši pārbagāta. Bet atcerieties, tā kā jūs pēdat, jums ir arī jāuzsporto. Vai arī vienkārši jāiet uz muzeju. Ja jūs gadījumā gribat tādu veselu kilogramu ar kājas gotiņām, vienkārši uzrakstiet kādu foršu komentāru. Varbūt es sarunāšu ar skrīvi ar saldumiem un jums aizsūtīšu. Es nevaru likt cukuru mutē. Es esmu veselīga. Nu, ko turpinām ar kultūras sūkli, jeb izstādes? Ticiet man, ir brīnišķīga randiņa vieta. Bet pirms mēs dodamies uz izstādēm, es gribu ar jums aiziet uz Latvijas Leļu teātri, kas ir absolūti skaistākā vieta, kur doties, kādā darba dienas vai brīvdienas vakarā vai rītā kopā ar kaut kādu mazu bērniņu. Piemēram, jums varbūt ir brālēniem mazi bērni, vai jums pašiem ir mazi bērni, vai jūs esat krustmāte vai krustāvs. Tā ir tāda pieredze, Leļu teātris ir labākais, kas vispār ar mani notiek, jebkurš kultūras pasākums, kur es dodos ar savu dēlu. Tas ir viss, tā ir laime, tas ir kaifs, jo tas mazais cilvēks, kad viņš skatās un brīnās un vienkārši pieredz to citu pasauli, kas ir ārpus mājām, ārpus dārziņu un ikdienas, tas ir fantastiski. Paskatieties, kā viņš iet. Kā viņš iet? Paskatieties. Paskatieties, tā mēs sēžam teātrī. Pifs! Ziniet, kad ir iestudēts, es biju tā kā mēma. 1983. gadā, tas ir vēl 1000 gadus pirms es piedzimu, un tā izrāda vēl aizvien iet Leļu teātrī. Tā ir izrāde, kur jāredz katram bērnam, tas ir pamatā visai teātra mīlestībai, un ir tik brīnišķīgi tur atgriezties ar bērnu. Man ļoti patīk, kā ir atjaunos Leļu teātris, man ļoti patīk tur tiem foršie krēsli, kur var bērniņus pacelt. Es gribētu iedot šautautu misteram Baniem, viss ir labi, bet rosulīti nevar vakarā arī vecākiem kaut ko iedot apēst, jo tās kūciņas ir skaistas un garšīgas, bet es gribu kaut rosulīti, es gribu kādu salātiņu, lūdzu. Vienkārši bija jāiztiek man ar smūtī. Es tikai varu piesieties ēdienam, bet izrādi ir jāredz, ejiet ar mazajiem ķipariem uz teātri arī. Starp citu, Leo ir 2,5 gadi, tā kā viņš nav nemaz tik pieredzējis vīrietis savā dzīvē. Viņš ir mazs vīrietis, kur es ceru, ka viņš vedīs savu sievu uz teātri. Jā. Ko es te gribēju teikt? Tālāk. Es neaizgāju ne uz muzeju, ne arī uz Art Deco izstādi, kur es gribu redzēt dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Tas jums ir jāpagaida, vai arī vienkārši jāaiziet pašiem. Bet es, kā jau teicu, uzaicināju Elīnu Sproģi, mākslas zinātnieci, un mēs devāmies uz izstādi Asnos un nonācām tādā supercute pasaulē. Tur dažādu latviešu mākslinieku darbi par to tēmu kļūt, un tur vienkārši gūt tādu ieskatu, kāda ir latviešu māksla. Un ko es gribu teikt, runājot par mazām izstāžu telpām, kurām mēs parasti ejam garām, neejam iekšā, jo tur izstāsta kā augsts, ka tevi tur neviens negaida, un kā tad vispār tādas izstāžu telpas pastāv, un kam tās ir domāts. Ej vienkārši iekšā. Tās pārsvarā ir bez maksas, vai vispār nemaksā tur daudz, vai ne? Tu vari vienkārši iet iekšā, paskatīties kādus mākslas darbus, un ja tu vispār neko nesaproti no mākslas, no māksliniekiem, no tās vides, tad vienkārši ieej un skaties uz darbu, padomā, tu varētu tā. Ļoti bieži par moderno mākslu mēs sakam, es arī tā varu. Tad vari. Un tad arī dari. Un padomā, vai tu tā varētu, kas tev tur patīk, kas tevi uzrunā, par ko tas darbs rosina tevi domāt. Pēc tam es vienmēr iesaku palasīt, ko ir domājis mākslinieks, ar ko vispār aizraujas mākslinieks, kas ir tā kā saskatāms viņa mākslā. Man ļoti patika šis apgleznotais kaķītis. Akmens, tas ir vienkārši akmens. Bet kādai māksliniecei tā ir dzīva radība. Iedomājieties, vai tas nav brīnišķīgi? Tad mēs nemetām plintu krūmos, un no Asniem mēs devāmies pāri ielai taisnā ceļā uz Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju. Un starp citu, skatieties, kas man ir. Jep, man ir gada abonements. Tā ir krutākā, piedodiet par franču vārdu, tā ir brīnišķīgākā lieta manā makā. Tas ir labākais, kas man ir, un tas ir man, un es ticu, ka daudziem no jums nav. Tas ir abonements, ar kurus var doties uz visiem 4 mākslas muzejiem, vienkārši visu gadu, kad es vien gribu bez maksas.
kā? Ar priekšapmaksu, vai ne? Man ir abonements tā kā uz sporta zāli. Varbūt arī tas jūs motivētu, piemēram, tāds maksā 60 eiro. Un tas mani vienmēr motivē arī ieslīdēt kādā muzejā vairāk nekā, piemēram, kādā mass market veikalā nopirkt kādu jaunu blūzīti. Nu, lūk, un tad mēs redzējām vairākas izstādes. Viena no tām bija visāda garuma sapņi. Tur Ilmāra Blumberga tādi mazāk redzēti darbi. Nu, varbūt man ir tā, ka mans seriālisms grafikā tieši Latvijas mākslā varbūt nav mīļākais žanrs, ko skatīties un kas man tā kā iedvesmotu ļoti, bet bija ļoti forši izstādes izkārtojums un tādas skaistas ārkas uztaisītas un tāda pastaiga. Man patika redzēt, Ilmāra Blumberga darbs tieši, ko es neesmu redzējusi, un arī vispār saprast, kas tad Latvijā ar grafiķiem te ir darījies, kas ir noticis un kas ir tie atveidi un tēli, ko viņi vēlējušies ir paust, bet mani grand aplausi iet šai izstādei. 4. un 5. stāvā Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja galvenajā ēkā. Jums ir obligāti jāiet šo izstādi, vai arī slēdziet šo podkāstu ārā, nemaz neturpinam. Ja? Tātad, jums ir jāiet uz izstādi Ielu Maldos, pilsēta latviešu modernistu vērojumā. Un tur jūs sastapsieties ar ārkārtīgi skaistiem 20. gadsimta sākuma mākslas darbiem, izstādes iekārtojumam vienkārši arī 10 no 10. Un ekspozīcija ietver gan tādus jau zināmus hrestomātiskus darbus, mākslas darbus, gleznas, audiālus darbus, piemēram, ierunātu Čaku dzējoļus vai Austras Skuiņas dzējoļus, turpat Tīdemaņa glēzna, turpat veci fotoattēli, kur pat nav vēl brīvības piemineklis, skatlogi, dažādas ielas ainavas, teksti, uz grīdām sarakstīti. Tiešām brīnišķīga vieta, kur pavadīt laiku ar ģimeni, kur pavadīt laiku ar bērniem, tieši tā arī ar maziem bērniem vai lieliem bērniem, un kaut kā mācīt to skaisto mākslas pasauli, to skaisto redzējumu un arī to atmosfēru, ko var radīt ar dažiem paņēmieniem, kā piemēram maziem sarkani baltiem sardziņiem virs gleznām, kas iedod pilnīgi citu skatījumu šo mākslas darbu, kas varbūt redzēts jau mākslas grāmatā kaut kad ļoti, ļoti sen. Tiešām mierīgi var iet 2 reizes pat uz šo izstādi, jo atklāsies ar vien jaunas lietas, un man šī izstāde ļoti patika, un es ceru, ka tā mani cels arī šo nedēļu, un ja tu aizēji uz kādu no maniem ieteikumiem, tad noteikti ieraksti man lūdzu komentāru, lai es zinu, ka šie ieteikumi ir vērtīgi, ka tev tie patīk, ka tev tie nodara, un varbūt ir pilnīgi pretējs viedoklis, varbūt tev nepatīk kāda izstāde. Nu, lūk, tā mēs turpinājām flanēt. Jā, flanierisms ir tas tāda viegla slīdēšana pa pilsētu, ko es apguvu Ielu Maldos izstādē, un mēs noflanējām lejā līdz Ojāra ābolu izstādē cilvēku absurdie projekti uz zemes, un tiešām tas ir mākslinieks, par kuru es daudz nezināju. Tas ir Džemas vīrs, un tas ļoti jocīgi arī Elīdas Proģi man iepazīstinot ar to, kas ir šis mākslinieks. Saka, tas ir Džemas vīrs, Džemas Skulmas vīrs. Uz to mēs atsaucamies, un tad, kad es aplūkoju šo izstādi, sapratu, cik liela ir ietekme viņā no kubistiem, no Picasso, un cik ārkārtīgi skaisti, nozīmīgi un vērtīgi acī baudām ir viņa darbi. Es biju ārkārtīgi laimīga, ka man ir iespēja iepazīties beidzot ar Džemas Skulmas vīru. Viņš aizgāja mūžībā ļoti āgri. Un tāpēc arī manas dzīves laikā viņš vairs nebija starp dzīvajiem. Un es ārkārtīgi priecājos redzēt šī mākslinieka izstādi un darbus, ļoti klasiski iekārtota. Un kas ir interesanti, tā ir Ojāra ābola pirmā personāla izstāde viņa dzīves laikā tāda nenotika. Un ir ļoti, ļoti skaisti un vērtīgi to redzēt. Tā kā noteikti iesaku jums iet uz muzejiem, jo muzeja ir vēl viena pasaule, kas atveras un eksistē blakus tavai brīnišķīgajai dzīvei, kur es ceru šonedēļ būs kādas skaistas grāmatas vērta.